kultūras kanāliem Mārte. Un turpin mūsu kolēģi Iela Stranga. Komponists Pēters Vasks allaž ar prieku piedalās savu darbu mēģinājumos. Un rīts ar akadēmisko koru Latviju ir putnu balsiem piepildīts. Tās skan viņa skaņdarbā līdzenuma ainavas. Ar kori sabalsojas arī čellistes Gunas Šnē un violnieka Daniela Bulājeva atskaņojums. Kad ir tāda lielāka dziedātāja pulks, tā masa šādi arī ir vajadzīgas. Nevis tikai tas smalkums un tur ir maigums un spēks kopā tajā korī. Paralēls arī Arvo Fertu gribētu vilkt, jo viņš arī tāpat savā darbā Kraido pieteicis, ka viņš aiziet prom no visa tā modernismu un teiksim, tās laikmetīgās tehnikas. Un Pēterim šis 90. līdz 90. gadam bija tāds eksperimentāls laiks, ka viņš ļoti daudz